Jo tā bija tā, kad pirms es vispār uzsāku šito te seriālu, rakstīšanu, es sāku domāt, tā kā ir gari vakari, mājās esam viena pati, tad es ķeros pie rakstīšanas. Es domāju, ilgi plānoju, pētīju, un tad es izdomāju, kādēļ būtu uzrakstīt savu seriālu. Protams, ka šitas jau bija sen lolots sapnis, kur tā es arī nesaņēmus līdz šim uzrakstīt. Tagad es mājā biju viena pati, man bija garlaicīgi, viss mājas darbi bija apdarīti, viss, tad es sāku domāt, kādēļ būtu uzrakstīt seriālu par divām senām draudzenēm, kuras kopš bērnības ir labākās draudzenes, un viņas sevi devušas vērst nekad nešķirties. Palika vienmēr labākie draugi, vienmēr labākās draudzenes, un, protams, ka šīs draudzenes iemīlējās labākos draugos. Protams, kad bija tā, kad bija vēl viena trešā draudzene, kuru, protams, visi aizmirsa. Un, protams, ka beidzās skola, šī draudzene aizbrauc projām, un neviens tā arī par viņu neko nav dzirdējis vairākus gadus. Kā viņai klājās, vai kas, vai ko. Un, protams, kad šīs divas vislabākās draudzenes vēl joprojām uzturēja kontakts. Arī pēc skolas beigšanas viņas uzturēja kontakts. Viņām piedzima bērni. Protams, vienai piedzima dvīnīši, otrai piedzima tikai viens bērns, meitiņa. Un, protams, ka vienalga viņas nozvērējās, lai kas notiktu, mēs bērns nešķirsim. Bērni mācījās skolā kopā, vēlāk arī augstskolā kopā. Un tā gāja laiks, protams, ka viss notika tieši tā, kā vecāki gribēja. Labākās draudzenes palika labākās draudzenes, viņi sāka ceļot, bērni pieauga, bērni iesējās citā skolā, un draudzenes turpināja ceļot. Protams, sen aizpastā draudzene, kur pa neviens pat neatcerējās, ka ir vēl viena draudzene. Protams, viņām piedzima arī meitas, māsas, kuras atbrauc uz to pašu skolu mācīties, kurā mācās tie brāļi. Un, protams, kad šie brāļi iemīlējās tais māsās. Un tā kaut kā viss mainījās, kad vairs labākās draudzenes nebija pašas labākās draudzenes, jo viņi sāks rīties dēļ bērniem. Tāpēc, ka redz brāļi ir mainījuši uzskats par to, kad tā draudzeņa meita nebūs īstā. Un tagad sanāk to, kad arī tās draudzenes nav labākās draudzenes daļēji. Bet, protams, to jūs paši sapratīsiet tad, kad filma būs. Tagad šis seriāls iznāks. Bet būs ļoti interesanti, es varu uzreiz pateikt. Jo arī šinam tam seriālam, ko es rakstu, arī ir apraksts. Viņai tika uzrakstīts tituls dziesmu, ko es arī pats atcerēju. Es visu esmu pati sacerējusi. Un man kaut kā, es nezinu, kāpēc, bet es sapratu to, ka tieši šitas ceļš būs pats, tas, piemērotākais tas, kad ir divas māsas, divi brāļi, divas dvīmāsas, vēl plus tā paša draudzenes meita. Un, protams, ka visiem ir jāiemīlās. Visiem ir jāizdējas savas korekcijas dzīvē. Nenotika viss tā, kā vecāki grib. Šis bija otrais stāsts par šito seriālu, ko es rakstu. Trešais stāsts būs turpinājumā trešā daļā. Paldies!